Futbols tie ir svētki gan laukumā, gan ārpus tā. Tāpēc šoreiz esam ieradusies Ķīpceles hallē, lai tad apbalvotu, apsveiktu un novēlētu veiksmi nākamajā gadā 2025. Gada sezonas spēlētājām. Prieks jūs redzēt šādā pasākumā. Pastāstiet, kas jums ir tas spilgtākais moments 2025. Gada sezonā? Tā kā esmu Latvijas Futbola Federācijas sporta direktors, man ir pirmais, kas nāk prātā, tie 3 panākumi. Latviešu nacionālās sieviešu izlases tikšana B grupā, U19 komandas izcīņa tikšana A grupā un tāpat arī U17 izlases tikšana A grupā. Pastāsti, kas ir tavs nozīmīgākais moments Latvijas sieviešu futbolā 2025. gadā? Godīgi man noteikti debija U15 izlases kā galvenai trenerei. Noteikti tas bija visspilgtākais, jo tas notika Latvijā vecāku atbalstītāju priekšā. Neuzvarējām Baltijas kausu, bet emociju gamma, kas bija noteikti atmiņā paliekošākā. Es lepojos gan ar pirmās līgas, gan ar virslīgas komandām, jo mēs darījām visu, ko varējām. Un tāpēc arī izcīnījām gan 1. vietu, gan arī šogad 4. vietu virslīgā, kas Iezels komandai ir augstākā vietā virslīgas. Gadu saņēma pirmās līgas labāko vārdsardzi, šogad virslīgas. Kādāds progress un kā tu patvērtē šogad? Es esmu saņēmis 4 gadus pēc kārtas īstenībā. 2 gadus pirmās līgas, 2 gadus virslīgas. Un šogad noteikti progress. Uzvarējām visu, ko mēs varējām. Ar izlasi arī, tikām B līgā. Pārstāvēju izlasi, biju Luksemburgā, spēlēju Champions līgā, ļoti krāsaini un es tagad gribu atpūsties, ir nogurums. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs vēlaties novēlēt gan pati sev, gan arī spēlētājiem nākamā gada sezonā? Laikam, ko es esmu sapratis par šiem ilgiem gadiem, strādājot gan futbolā, gan vispār, tas laikam ir kaut kāda dzīves pamācība. Galvenais dzīve ir veselība, tā kā esam veseli, bez traumām, un tad gads būs pilns ar pārsteigumiem un gandarījumiem. Mazāk traumas, vairāk labas kondīcijas termiņiem. Noteikti darīt lietas gudrāk. Tas nevienmēr nozīmē vairāk. Katram atrast savu formulu, lai būtu tajā maksimālajā, ko katrs var. Noteikti novēlu bez traumām, tas ir pats galvenais. Novēlu arī kāpt vēl augstāk, jo nav robežas futbola, kur var apstāties. Sieviešu futbolam kopumā uz nākamo gadu pacensties, kā jau mums teica Nina Trafkina, noturēties, tajā paceltajā latiņā noturēties. Tas ir, man liekas, pats grūtīgais. Paldies par priekiem, mīlestību un aizraujošu futbolu piepildīt 2025. Gada sezonu. Paldies ikatram, kurš atbalstīja gan meiteņu, gan sieviešu futbolu šajā gadā. Mums esam troksnīgi nedaudz, ko mēs tā noskamuši, tomēr sestdienas vakars.